Es jūs vēlos iepazīstināt ar Oskaru Zapatski, Digital Maverick līdzdibinātāju podkāsta biznesa atslēga vadītāju, un viņa tēma šajā reizē prezentācijā - kā izveidot veiksmīgu jaunu uzņēmumu viena gada laikā. Aiziet, Oskar, es tev tūlīt pat iedošu klikerīt, un man šķiet, ka to var sākt. Skatīsimies. Ļoti daudz atbildība. Čau. Čau. Prieks tev satikt. Viņš tam tik vienkārši? Jā. Tik vienkārši. Skaisti. Čau visiem. Man ir interesanta tēma jaunu uzņēmējs Latvijā. Es ceru, ka man labi dzirdēt, viss ok. Kāpēc man liekas, baigi forši, ka sakrit tieši man pastāstīt par šo tēmu, jo es esmu izveidojis iepriekš arī uzņēmumus Skandināvijā, Somijā, fitnes klubus, Bredā, Nīderlandē pārdevām fitnes frančīzes, un vismaz šis ir mans pirmais uzņēmums Latvijā, ko es pašlaik esmu uzsācis, nodarbojos Digital Maverick, un tāpēc baigi forši es varu salīdzināt. Vai ne, kā viss kaut kas kā notiek. Un Latvijā īstenībā ir baigi forši. Mēs laikam tur kaut ko tur čīkstam, sūdzamies, bet es varbūt tās neesmu pietiekoši ilgi dzīvojis Latvijā pašlaik. Bet 6 mēneši baigi forši. Pastāstīšu varbūt tās, kāda ir mana tā biznesa pieeja un ko es esmu sapratis, kas man palīdz. Es nezinu, kurā podkāstā es to dzirdēju, kur tur viens džekiņš stāstīja par to, ka atkarīgs pret ko mēs salīdzinām. Cik kāds saka, varbūt tās ir grūtāk vai ir vieglāk, bet atkarīgs pret ko salīdzinām. Un, es esmu sapratis pēc 7 gadiem arī uzņēmēju darbībā, darot to dažādās valstīs, kad atšķirība vispār nekad nebūs. Ir 2 lietas, kas vieno pilnībā jebkurā valstī uzņēmēju darbību. Un varbūt tās kāds zina, kas tās 2 lietas ir? Kas pilnībā vienalga, kāda veida biznesa, kādā industrijā, vienalga, kurā valstī tu to darīsi. Kas ir 2 lietas, kas tev vienmēr būs jādara? Tieši tā. Jāpiesaist uzmanību, otra lieta tev ir jāpārdod. Tā kā burtiski vienalga, kurā valstī, vai jūs taisīsiet biznesu tur Madagaskarā, Dubajā vai Latvijā. Tā kā nekāda atšķirība. Vienkārši tev pilnīgi vienmēr vajadzēs piesaistīt un pārdot. Tā kā uzreiz pieņemiet, ka atšķirība nebūs. Baigi viegli dzīvot, kad tu saproti, ka šī ir pat labākā vieta, kur taisīt biznesu. Tad ar tādu mindset ieejot, tev baigi viegli paliek dzīvot. Otrs - lidmašīnas efekts. To mēs īstenībā esam nosaukuši tikai tagad, pusgadu atpakaļ. Kas ir lidmašīnas efekts un kā mēs to saprotam? Kad iztēloties, tad, kad jūs sākat biznesu, viņš nekad nebūs gatavs. Vienā dienā tu vairāk fokusēsies uz pārdošanu, vienā dienā vairāk uz mārketingu, vienā dienā uz kaut kādu piegādi, vēl kaut kas. Un iztēloties, ka uzņēmēja darbība vai jūsu biznesa, jūsu kompānija ir tagad tāda lidmašīna. Tajā dienā, kad jūs sākat kaut ko pārdot, kaut kādu mārketingu nodarboties ar mārketingu vai kaut ko tādu, kas notiek, jums ir tagad tāda lidmašīna, kuri jau lido, bet viņi vēl nav pabeigti. Jūs tur kaut ko kniedējat, tā lidmašīna jau lido, bet jūs vēl tur spārns kniedējat, vēl kaut ko darat. Un tieši tāpat jūs kaut ko mēģināt pārdot, kaut ko fiksējat mārketingā, vēl kaut kur. Tā lidmašīna jau lido. Jūsu bizness jau ir aktīvs, viņš jau strādā. Jūs jau pārdodat, bet viņš vienkārši nekad nebūs pabeigts. Tā ir atkal viegli dzīvot, jo visu laiku liekas, ka varbūt tās, man tur pārdošana jāsalabo, man tur mārketings jāsalabo, varbūt tās tur produktu piegāda, varbūt tās kaut kāda cita problēma. Bet lielam tā lidmašīna nekad nav gatava. Vienmēr būs ko uzlabot pārdošanā, vienmēr būs ko uzlabot mārketingā, vienmēr varēs uztaisīt foršāku produktu. Ja? Droši. Jā, vienkārši sāciet ar kaut ko. Man liekas, labs mindsets tieši par MVP. Tas ir sūdīgs produkts, kurš tev izmaksā vairāk kā 200 eiro, lai uzsāktu. Sūdīgs bizness. To man vienreiz viens mentors pateica tāds. Iztēlojies, praktiski ar 200 eiro var uzsākt jebkādu biznesu. Nezinu, tu gribi sākt autoklīningu vai ne? Autotīrīšanas biznesu. Tu vienkārši aizēji uz SS, noīrē kārčeri, ieliec Facebookā postu, vai nesamaksā 10 par kārčeru un nopelni 100 eiro par mašīnu. Saproti ideju? Jā, pēc iespējas ātrāk. Bet lidmašīnas efekts vienkārši jums bizīts nekad nebūs pabeigts. Trešais, tikai cash in bank. Uzņēmēja darbībā viens ļoti svarīgs noteikums, ka never run out of money, tā lai nekad dzīvē nebeidzās nauda, ļoti, ļoti svarīgi. Cik daudz biznesa nebankrotē 1., 2., 3. uzņēmēja darbības gadā tikai dēļ tā, ka nav pareizi pārvaldīts finanses. Jūs vispār nesekojat tur līdzi, kamēr cik jūs iztērējat, cik jūs nopelnat, cik jums tas izmaksā, šis izmaksā. Neparēķina neviens arī nekad neuztais kaut kādu financial price prediction, kur tu redz kaut kāds 3 gadus uz priekšu, arī cik tev kaut kas varētu izmaksāt.
Man šodien, tagad taisot 2., 3. uzņēmumu, man arī viss man komanda ir ieradusies, arī mans biznesa partners, viņš zina, ka es Excel, piemēram, negribēju taisīt apzināti pirmos 5 mēnešus. Es teicu, es negribu redzēt, kas laik tās sarkanās ailītes. Baigi, laik sarkans, mēs nepelnām vēl naudu. Gribās pelnīt, lai tur viss ir zaļš. Bet tik un tā kaut kur mēs laiku kaut ko uzskaitam, un arī ļoti svarīgi, lai visiem ir tie KPIs, lai jums ir kaut kāds skaidrs, lietas, ko jūs darat. 4. lieta, ko es īstenībā ierakstīju, es domāju, kas ir tā pieeja, kur es redzu. 4. lieta ir komanda pret soloprenjoriem vai pret freelanceriem. Es ļoti pašlaik redzu, ka tas nav tikai Latvijā, vai tas ir vienkārši visur pasaulē. Samazināsies uzņēmēji vairs nepirks tik daudz pakalpojumus no freelanceriem, bet outsource kā tāds paaugstināsies. Tātad mēs pirksim ārpakalpojumā, bet uzņēmēji izvēlēsies vienmēr pirkt no kaut kādām mazām komandām, kur vismaz 2-3 cilvēki strādā, nekā viņi pirks no viena individa, uz kuru viņi nevar vienmēr paļauties, ka viņš vienmēr piegādās. Tāpēc es redzu, arī no pieredzes, arī kāda mums bijusi sadarbības ar visādiem freelanceriem un visiem pārējiem, es pašlaik redzu, ka arī ne es izvēlos strādāt ar freelanceriem, es vienmēr izvēlos vismaz, lai tajā komandā vismaz būtu 2-3 cilvēki. Lai vismaz ir kā, ka es varu paļauties uz viņiem. Ja viens saslims, tad vismaz otrs mums kaut ko piegādās. Tāda ir man tā pieeja. Izvēlos vienmēr strādāt vismaz ar mazām komandām. Kaut vai tikko uztaisījām, paņēmām, izvēlējāmies podcastu, tā kā mums ir podcasts biznesa atslēga. Pirms tam mēs tur paši kaut ko ķimerējāmies, tur likām mikrofons, tur cīnījāmies, kaut kā ņēmām freelancers, tur Džeks, kas filmē, ķipa, forši filmē. Beigās atnāk, un mums viņam kameru jāpalīdz nolikt. Zikā, kur atnāk 3 džeki, maza komanda, viņi uzreiz viens par otru gudrāk, un mums kvalitāte reiz 100. Ja? Arī viss no mans pieredzes. Vienkārši tas stāst. Kas esmu es? Man sauc Oskars Zapackis. Esmu no mazas Kurzemes pilsētas Talsi. Es uzvarēju Somijas gada uzņēmēju balvu vecumā līdz 25 gadiem, kā inovatīvākā biznesa ideja, kas bija ļoti forši. Pārdevu savu uzņēmumu, jeb exitoju virs 2 miljonu vērtības 21. gadā. Un pašlaik esmu Digital Maverick līdzdibinātājs kopā ar Mairi un podcastu biznesa atslēga hosts. Arī kopā ar Mairu. Mēs diezgan daudz ko kopā darām pēdējā laikā. Par to teicienu. Šis man ļoti palīdz visu laiku dzīvē. Sievietes melo, vīrieši melo, skaitļi nekad nemelo. Tā kā, varbūt tās kādreiz kādam nodara. Ko es iemācījos pēc pirmā uzņēmuma? Kļūdas, kuras es nevēlētos pieļaut vēlreiz. Ja, tad es saprotu, ka ir interesanti stāsti, kur cilvēks stāst un dalās ar to savu pieredzi tajā uzņēmēja darbībā. Man vienkārši esmu jau to vienreiz izdarījis, man šī jau ir atkārtot reizi, un tāpēc es arī daudz lietas esmu pašlaik pilnībā samainījis, pilnībā daram savādāk. Un 3 lietas, par kurām es gribēju pateikt, jo es speciāli domāju, kādu bildi, lai es tur ielieku, un es ieliku bildi, kurā es sēžu džakuzikā savā penthausā Somijā uz balkona. Un apzinātāks izvēles, kāpēc es to ieliku, jo es nāku no mazas pilsētas, no Talsiem, un nav tā, ka man tur senči, tur multimiljonāri vai kaut kas tāds. Es tiešām vienkārši parasts cilvēks, pirmais uzņēmējs kaut kādā savā ciltskokā. Un pirmo reizi, kad mēs saņemam ritīgi daudz naudas ar sievu, mēs tā kā melnie no Brooklynas uzvedāmies. Mēs tur uzreiz Behas, penthouse, 5-zvaigžņu viesnīca. Nemācējām darīt neko ar to, nemācējām pareizi rīkoties. Mēs rītīgi vent loko. Tā kā pirmais, ko es gribēju pateikt, ir apzinātāks izvēles, bet es arī citas bildes negribēju likt. Šī bija tāda pieklājīgākā no tām aktivitātēm, ko mēs visu kaut kur paspējam padarīt. Bet tiešām, tik līdz es pirmo reizi sajūtu naudu, es vienkārši tagad nenormāls uzvedos. Katru dienu ārā, mums reāli tēriņu mēnesi bija 15-20 tūkstošiem. Kā tev fucking jādzīvo, lai tev būtu tāda muļķīgi daudz tēriņu, vai ne? Tāpēc, bet es tagad esmu apzinātāks, tagad es to saprotu. Un arī saprotu, kāpēc Elons Musks tur izvēlējās tiny housā dzīvot, nevis milzīgā villā, jo tas viss liekas lietas. Tu beigās sēdi, mums arī forši liels penthouse, tu sēdi tāpatās pie sildītāja. Jo tu nevar viņu pieelpot rietā. Neiespējami. Ja? Tas tāds muļķīgs izvēles. Tāpēc veiciet kaut kāds apzinātāks. Otra lieta - augstāk mērķi. Mēs uzstādām pārāk mazus mērķus. Man lielākā problēma bija tāda, ka es tikai sapņoju par Behu un penthouse. Tad, kad es viņus nopirku pēc 3 gadiem, es saprotu, ko man tagad dzīvē darīt. Lieciet normālus, lielus mērķus, jo tos mērķus, kurus jūs tur uzstādīsiet pašlaik, kas jums ir prātā reiz 10, reiz 100. Jo, ja jūs
tiešām nopietni pievērsīsieties, vienalga, vai tā ir jūsu karjera, vai tā ir uzņēmējdarbība, jūs tik un tā viņus sasniegsiet. Jūs viņus sasniegsiet ātrāk, nekā jūs spējat iedomāties. 3 līdz 5 gadu loks ir šausmīgi ātrs laiks. Ja? Trešā lieta - drošība. Tā kā es jau teicu, atsaucoties uz pirmo punktu, tad, kad tu dzīvo galīgi crazy kā melnais no Brooklynas, tad sanāk tā, ka tev neko neatstāja sliktām dienām, vai ne? Tā kā arī tas ir ļoti, ļoti svarīgi drošība. Tad kaut kāda veida laika līnija, jo mans mērķis bija pastāstīt arī par to, kā mēs to darām un kā to izdarīt gada laikā. Man liekas, vissvarīgākais, kas ir pirmajā gadā, lai tu varētu pateikt, rokas sitot sev uz pleca un teikt, hei, man ir veiksmīgs uzņēmums, tev ir jātiek pāri tam break-even pointam, vai jeb tev ir vienkārši jāpelna vairāk nekā tu tērē. Tad uz ko mēs šodien patiesi fokusējamies? Apzinoties savas pagātnes kļūdas. Ja? Paredzams pārdošanas ātrums. Kāpēc? Šodien arī mums visu laiku social media, Instagrams, mums tur viss skalo galvas, jātaisa saturs. So roku liekot uz sirdi pateikt, ja mēs uztaisam 100 augstos zvans dienā, dabūjam 7 bookings, no tā dabūsim 1 klientu. Tik vienkārši. Ļoti paredzami un noteikti ātrumā es to varu sasniegt. Ja es vēlos tur 10 klientus mēnesī, es zinu, cik man zvani ir jāveic, cik ilgā laikā tas notiksies. Viss. Saturs, es tur ražošu, vēl kaut ko taisīšu, bet vienā mirklī viņš tur vai nu izšaus vai neizšaus, tas tur tā cērtais, tur sagrozījies, ka nav daudz laika, vēl kaut kas. Vienkārši pacelt telefonu zvanu. Man tas palīdz. Plānot, kad iegāzēt. Otrā lieta, ļoti daudz mēs dzirdam par to, ka bizness ir par ātrumu, ka mums ir ātri jākustās. Arī es pats esmu daudz to stāstījis, bet šodien, pēc 7 gadiem, es saprotu, ka bizness is about timing. Pareizais mirklis, kad iegāzēt. Paskaidrošu, ko es ar to domāju. Iztēloties, jums ir kaut kāds produkts, ko jūs līdz galam nesat sačinījuši, uztaisījuši, lai viņš būtu perfekts. Kas notiek? Jūs izdomājat, ka varētu iegrūst 10 000 iekšā mārketingā. Jums sakritīs 1000 pasūtījumu, bet jums ir sūdīgs produkts. Vai šeit cilvēki pirks otrais? Nepirks. Cits moments. Pozitīvs moments. Piemēram, mēs ar Digital Maverick. Mēs sākumā speciāli nelaižam maksas reklāmas, jo mēs zinām, ka mums ir ļoti labs produkts, bet mēs nevaram viņu pašlaik piegādāt 200 cilvēkiem dienā. Mēs varam piegādāt varbūt 100 mēnesī. 6 mēneši apstrādājam, lai būtu ritīgi krūta komanda, lai zinām ins and outs, lai mēs visu zinām. Tagad esam gatavi iegāzēt. Pēc 6 mēnešiem. Ja, tagad bizness, ko es esmu sapratis, ka nav tikai par ātrumu, bizness ir par pareizo mirkli, kad uzspiest pa gāzpedāli. Ja, tad, kad produkts, viss pārdošanas komanda, viss ir gatavs, grūžam iekšā mārketingā. Jums ir ļoti labs produkts, grūžam iekšā pārdošanā. Ja? Plānot, kad iegāzēt. Es izmantoju uzrakstīju arī pats sākums, kur lielākā daļa uzņēmēju izvairās fokusēties uz patiesi svarīgām lietām, kas nodrošina kompānijas izdzīvošanu šajā stadijā. Jo tad palielinām tas pirmais pusgads ir vienkārši jums jāizdzīvo, jums ir jāizvelk, jums katru mēnesi ir jāmēģina savilkt galus. Tālāk, uzstādītās kvotas, ne tikai mērķi. Atšķirības starp kvotu un mērķi ir tajā, ka, piemēram, es zinu, ka man šajā gadā ir obligāti jāpārdod 100, kur pretī mans mērķis šogad ir 500 pārdot. Kvota ir bare minimum kaut kas, kas jums ir jāizpilda, kur pretī mērķis ir kaut kas tāds, ko jūs, moški sajies, moški nē. Ja? Tagad uzstādiet tādas specifiskas kvotas, kas nozīmē to, ka tas ir pats minimums, kas jums ir nepieciešams, lai jūs izdzīvot, lai spētu finansiāli par sevi parūpēties. Nākamais vienīgais mērķis, uz ko būtu jāsasniedz pirmajā gadā. Katram no mums ir jābūt kaut kādam vienam mērķim, ko mēs esam uzstādījuši, kas mums ir obligāti jāsasniedz gada laikā. Mēs esam uzstādījuši savu mērķi, ka mums obligāti pirmajā gadā mums tur ir jābūt 150 klientiem. Jo mēs zinām, ja mēs dabūsim 150 klientus, tad no turienes mums ir cash flow, nauda, ar ko strādāt, mēs varam iet uz citiem tirgiem attīstīties. Kaut kādu vienu mērķi nolieciet, vai tas ir produkta attīstība, vai tā ir kaut kāds pārdošanas apjoms, vai tā ir, nauda iztērēta mārketingā. Padomājiet, katram ir jābūt vienam mērķim, ko jums būtu jāsasniedz gada laikā. Bet, atgriežoties pie tā iepriekšējā, jo man bija jārunā par to, vai kā izveidot veiksmīgu biznesu pirmajā gadā. Tā jau arī tas top. Iztēloties, jūs atrodat paredzamu veidu, kā pārdot. Tātad jūs zināt, cik jūs gadu laikā ietirgosiet klientus, ietirgosiet produktus, pakalpojumus, whatever. Tālāk, saprast, kurā mirklī tajā gadā jāiegāzē, jo ja jūs 6 mēnešus būsiet atstrādājuši pārdošanas procesu, pārdošanas skripts pašu produktu, jūs varēsiet iegāzēt mārketingā un uzreiz pēkšņi iztēloties, jums širā iet pārdošana, un tad pēkšņi tā, hops, compound efekts saucamais. Veiksmīgs uzņēmums.
lielisks mārketings izklaidē cilvēks, un pārdošanai būtu jākļūst par pasūtījumu pieņemšanu. Iedomājieties, cik stilīgi, ka jums ir uzņēmums, kurā jums vienkārši nāk visu laiku iekšā klienti, un visu laiku saka, hei, lūdzu, paņem man naudu. Versus jums ir uzņēmums, kur jums visu laiku ir jāiet ārā un jāpārdod. Atšķirība pa lielam ir vienkārši kas? Kā jūs izturaties pret saviem klientiem, user experience, otrs, cik labs ir jūsu produkts. Divas galvenās lietas. Un tās 4 lietas, kas jums būtu jāizdomā, veiksmīgs uzņēmums, tad konkrēti jādefinē mērķa klients. Pirmajā uzņēmumā fitness klubā man likās, ka tie būs profesionāli atlēti, beigās izrādījās sievietes. Pazaudēja mīnus 94,000 tikai dēļ tādas kļūdas, ka nespēja nodefinēt savu pareizo klientu. Otrs, nolieciet 10 reizes lielāks mērķis, jo, ja jūs centīsieties nopelnīt 10 miljonus, bet aprausieties pie miljona, es domāju, ka visiem būs ok, nebūs tik sūdīga situācija. Ja jūs noliksiet miljonu mērķi un aprausieties pie 100 štukām, tad tāds. Ja? Lieciet liels mērķis. Trešais, izprot savu tirgu. Es šeit domāju konkrēti tieši par cultural differences, tātad kultūras atšķirības. Piemēram, man šodien pārdodot Dubajā būs pilnīgi savādāks kultūra, cilvēki, kā viņi uz maniem skatās, kā viņi pārdod, pret to, kā, piemēram, ir Latvijā, plus vēl, piemēram, mēs informācijas laiku uzņemam no Amerikas, un tad sanāk tā, ka mēs visi gribam tā kā amerikāņi pārdot, tur agresīvais salesman, agresīvs pārdošanas labs, agresīvi skripti. Eiropā savādāk pārdod, ja? Izprot savu tirgu. Un pakāpeniski palielina cenas. Ja jums ir vienkāršāk, sāciet bez maksas, dabūsiet pirmos klientus iekšā, jums būs kaut kāds feedback, testimonials, kaut kāda atsauksme par to proof of concept. Prove that you are who you say you are. Tas ļoti daudz palīdz. Un pēc tam vienkārši palieliniet cenas. Mēs fitness klubā palielinājām cenas tur 2 reizes gadā. Un man nekad mārketings tur nebija, piemēram, tur, hei, 6 weeks to 6-pack. Man bija mārketings paņemt tagad, kamēr vēl nav dārgāk. Tādējādi es tik un tā spēju radīt to pašu FOMO efektu. Ja? Un mēs uzfilmējām ar Mairu speciālu video priekš jums. Tur vispār nav ne jāmaksā vai kaut kas tāds. Tur ir viss tas mūsu blueprints 6 soļos, kur mēs jau Latvijā esam palīdzējuši saviem klientiem ietirgot pilnīgi fucking astronomiskas summas 30 dienu laikā. Latvijā tas ir iespējams. Mums Latvijā ir klienti, 6 mēnešos ar mūsu sistēmu ir izgājuši vairāk kā 20 miljonu eiro. Latvijā. Šeit uzņēmēji nenormāli daudz darba. Viss, ko mēs darām, mēs tikai nodrošinām sistēmu. Mēs nemācām mārketingu vai vēl kaut kādas veidu lietas. Mēs tikai to sistēmu, uz ko tu vari uzbūvēt savu mājaslapu, savu e-veikalu, savu visus tos pārējās features. Un mēs tāpēc redzam tos skaļus, kas patiesībā notiek. Paldies! Skaļāk! Paldies, Oskar!